Aiziet, labdien visiem, labrīt visiem, labvakar tiem, kas skatīsies vēlāk atkārtojumā. Un tālumā. Jā, labdien. Labdien, Kādu brītiņu neesam bijušas un esam ļoti, ļoti priecīgas būt atkal ar jums. Gaidam, ka jūs pieslēgsieties. Mums šodien ir ļoti interesants laiviņš paredzēts, ļoti daudz tiešām interesantas tēmas. Labrīt visiem. Un šodienas devīze mums ir? Devīze ir, ko tu dari, tāds tu esi, ko tu runā, tāds tu esi, un kā tu dzīvo, tāds tu esi, vai smuki izsakoties, kā tur bija uzrakstīts. Es esmu tas, ko daru. Es jau piebildīšu, domāju, daru, domāju. Ēdu. Jā, par to šodien runāsim. Jūs droši varat savus jautājumus arī rakstīt komentāros. Es paralēli skatīšos, arī palasīšu. Un tad šodien mēs noteikti pieskārsimies pie tēmas enerģija un dzels, par to, kāpēc dzels neuzsūcas organismā un ko darīt. Tad mums vēl bija jautājumi iesūtīti par sāpošiem ceļiem un ko darīt ar to. Un par pēdām parunāsim. Mums ir Marītei forša pieredze stāsta par pēdām. Eksperimenti. Man ir forša pieredze stāsta par attīrīšanos pa šo laiku. Un kas mums vēl bija? Vēl tur jautājumi. Jā, vēl bija jautājumi. Par nātrēm ir. Par nātrēm, par dzelzi. Vēl man ir ļoti foršs jautājums par to, kur tad pilsētniekiem plūgt zālītes, kur meklēt šobrīd. Par to visu tad pēc kārtas rakstat, no kurienes esat, no kurienes pievienoties, lai mēs zinām, lai mēs varam samāties ar jums, un tad lēnā garā tad sākam ar jūsu iesūtītajiem jautājumiem, tie, kas bija iepriekš iesūtīti, un jūs pievienojat droši arī savējos klāt. Jā. Aiziet! Es gribu uzrakstīt, no kurienes jūs esat, un kā jums patīk mūsu video. Un es, piemēram, saviem pacientiem, pilsētniekiem saku, kāda problēma pa zālītēm. Jums ir balkoni, jums ir plaukti. Es lieku iestādīt vērmeli, struteni, un, ja vēl ir balkons, iesēt kliņģerītes. Viņa nav slinkums vēl kaut ko. Jā, tā kā arī tā var būt, bet tad uzreiz par cik tad mēs tad vēl iesildamies par tām zālītēm, jo šobrīd tiešām mazās lapiņas, viss mazās nātrītes, mazās gārsiņas, viss, kas šobrīd lien no zemes ārā. Iedomājieties, viņš no zemes izpraucies, tiecās pretītai saulītei, un cik tur ir daudz spēks un enerģija iekšā. Tad galvenais, ka viņš gaida, lai jūs iet un noplūktu. Jā, un jo zaļāks, jo labāks, jā. Un tad tas ieteikums tiem, kas dzīvo pilsētā, jums noteikti ir savas mīļākās vietas dabā. Un tad tur arī dodaties pie viena, būsiet pastaigājušies svaigā gaisā, un viss, kas jums nāk pretī, visas zālītes, kas jūs sveicina, tad tās arī ņemat, salasat maisiņā un mājās varat sablenderēt, uztaisīt foršu vitamīnu kokteilīti. Piemēram, tā saplūcis ar 5 dažādas veidi, ja? Jūs tajā dienā, jūs priekš kādas nedēļas jau varat saplūkt, ja? Un pārējās atstājat, lai žūst priekš ziemas. Un tā katru reizi, kad jūs ejat aktīvā vizītē pie kaimiņiem vai pie draugiem vai uz mežiņu, saplūcat katru savā kulītē. Kādām 2, 3 reizēm jums būs zaļais, pārējo atstājiet sakaltēt ziemai, un jums pats pa sevi būs, jā. Nu jā, tā, labdien no Cēsīm, labdien no Liepājas, labdien no Zlēkām, sveiciens no Smiltenes, labdien no Grobiņas, labdien Talsi, labrīt no Liepājas. Kur ir mūsu tālie ārzemnieki? Arī padodiet. Viņi brauks uz Lido Zīvis. Tālie ārzemnieki sapirkuši biļetes, un starp citu brauks uz Lido Zīvis.
Ja, tas ir šo sestdienu, Sestdien, jā. Un veikals skūla atrodas Liepājas ielā 18, un jebkuru lietiņu jūs varēsiet tur nopirkt. Jā. Es jūs tur gaidīšu Liepājas ielā 18 arī, ja vajadzēs kādam kādu konsultāciju, meitenes būs uz vietas, es būšu uz vietas, tur arī būs. Nē, es jau esmu atstrādājusi. Jā, tā kā tiekamies sestdien Kuldīgā, mums pilsētas svētki, būs daudz tirgotāju, forši pasākumu, programmiņu arī noteikti var atrast. Gan jau var atrast, jā. Labdien no Aizputēs! Jā, tik labi. Nu, tagad es te sākšu ar pirmo jautājumu. Pirmais bija diezgan daudz. 3 nedēļu laikā bija sliktas analīzes, nespēks, nogurums un trūks dzels, jā. Vienīgais, ko es jums varu teikt, pats galvenais, vispirms attīriet savas zarnas. Varbūt, ka tur ļoti daudz ir gļotas un dzīvo tie, kam tur nav jādzīvo pa daudz, un vienkārši jums tas dzels neuzsūcās, ja? Tad dzels uzsūcas 12 pirkstu zarnā un tievajā zarnā. Tai pašā laikā kādā stāvoklī jums ir aknas un aizkuņa dziedzers. Ja tur nav kārtībā un ja bieži, teiksim, cilvēks stresā, viņam spazmi žūts ceļos, ja, tur jau nekas nenotiek, ja, ātri ēd, viss ēdiens aiziet pa taisno, nesagremojās, ja, pats galvenais, ja, sevišķi, ja vakarā neaiziet laicīgi gulēt, ja iet gulēt 1-2 pa nakti, nu arī negaidat, ja, lai tur kaut kas notiek, ja. Tad ir tā. Tad es ieteiktu, te bija arī pusauģi, kam bija sliktas analīzes. Ja ir iespējams, blenderējiet pienenes, nātres, strutenes lapiņu, bišķkriesliņu, vērmeles lapiņu. Jā, nu tādu uz puslitru siltu ūdens, teiksim, 30-40 grādi, un tad visu dienu pa čarkiņai patur mutē norī. Ja jūs dzīvojat laukos, tad no rīta var iziet un ātri saplūkt, ja jums ir. Tas vispār ekskluzīvi, jā, tas ir tāds no rīt, piemēram, dabas lielveikals. Padzērt 2-3 mutes, jūs ejat uz skolu, jo tur bija tādi lielāki, tādi pusauģi, kam bija tieši jautājums par neuzsūcas dzels un slikta asins analīze un liels nogurums. Tad jūs atnāk no skoliņas atkal paņemat, jā, patur mutē norī. Ļoti labs ir šitas te čaga ar zemstaukiem, ja, bērnam. Piemēram, sevišķi tie, kas mācās tagad 9. un 12. klasē ir eksāmeni un visādas, ja, šito te padzerat, ja. Tur nav ne ķimikālijas, ne alkohols. Ir sevišķi maziem bērniņiem ļoti labs. Jā. Tie, kas iet uz bērndārzu un kas bieži slimo. Jā, tātad sastāvs ir čaga, bērzu mize un zemestauku sula. Jā. Šo te pudelīt arī mūsu mājaslapā marītzēlīts.lv arī var iegādāties. Mēs tikko saņēmām jaunu pasūtījumu, tā kā šobrīd ir uz vietas. Jā, tas tāds ļoti labs. Bet pie tā dzeles runājot, tad tas bieži vien tas galvenais iemesls ir, ka neuzsūcās tas dzeles ir, ka cilvēki dzer tos dzeles preparāts, bet ir iekaisums zarnās, un viņš vienkārši nevar uzsūkties. Tāpēc ir jāsāk vispirms ar tām zarnu tēmām. Attīrošo tēju. Attīrošais tējas pulveris, jā. Ir, un es noteikti iesaku, un man ļoti laba pieredze un rezultāti ir ar kviešu asnu pulveri, jo mēs piedāvājam kviešu asnus, spirulīnu un chlorelu arī komplektā, un es iesaku sākt tieši ar tiem kviešu asniem, jo tie kviešu asni ir tie, kas noņem iekaisumu zarnās. Jā, tā kā attīrošo tējas pulveru varat lietot, varat asnus lietot, un tikai pēc tam lietojat tos dzeles preparāts. Bet vispirms ir tā attīrīšanās. Un kaut kad bišķiņ šodien uz noslēgumu, uz nobeigumu es pastāstīšu savu attīrīšanās stāstu, par ko es esmu ļoti, ļoti, lielā sajūsmā.
Un tā kā tiem, kam būs interesi, tad paliekat līdz beigām. Un tad es ieteiktu viens no svarīgiem vēl tādiem iemesliem, kad pH ir zems, ja? Lai pH dabūtu no rīta tukšā dušā sodu vai meklēt minerālu ūdeni, kur ir rakstīts pH 8 un 9. Piemēram, un arī pirms ēdiena. Tad, piemēram, C vitamīns neuzsūcas, ja? Tad es ieteiktu, teiksim, citronu ūdeni, ja tiem pašiem bērniem, teiksim, ja no rīta nav tās, nevar sablenderēt neko no zālītēm, vai citronu, ja, jo dzelzim vajag citronu, C vitamīnu, lai viņš uzsūktos, ja, bet pats galvenais sāciet ar šito te attīrošo pulveri, ja. Ja? Jo, ja tur dzīvo tie, kam tur dikti patīk, ja, parazīti, sauksim lietas īstajos vārdos, parazīti. Tad arī nav, tur būs daudz gļotas, daudz un tā. Un parazītiem ļoti patīk cukurs, jo jūs, to mēs iepriekšējos arī reizēs runājām, jo jums vairāk garšo saldumiņi, tad tas jau ir tāds sarkanais zvaniņš, kad ir laiks attīrīt zarniņus. Saldumi, un otrs ir, piemēram, jūs nākt mājās no skoliņas vai no darba, un liekas, ka šausmīgi gribas ēst un gribas ieskriet un paņemt tur tajā to fikso bulciņu, ja? Kaut gan jūs jau esat ēduši no rīta un pusdienā. Tas nozīmē, ka ne jau jūs gribat ēst, bet tie kaut kas cits grib ēst, ja? Tieši tās ātrās uzkodas. Tagad tas bija tā par labu asinsainu jūs varat dabūt, var sakot, ar šito te pulveri attīrīt, vai arī pēc 16 neēst neko, tikai dzert tīru ūdeni vai citronu ūdeni, jo organisms pats attīrīsies, ja? Un tad tos pārējos. Tad attīrīties jūs varat gan mainot savu ēdienkarti, jā, savu sēšanas paradums, savu ēdienkarti mainot, kad jūs ēdat un, teiksim, uztaisot to pārtraukšu to gavēšanu un bišķiņ pareducēt, teiksim, noņemt nost, teiksim, miltu produktus, kaut kādus pienu produktus, lai nav pārāk blīvs, gaļu noņemt nost uz kaut kādu laiku. Un jūs varat ar augu palīdzību, ja, tā kā, ja mēs pieliekam tai ēdienkartes maiņai tos augus klāt, kas palīdz novājināt šo te parazītu aktivitāti. Mikrovidi, kad viņiem tur nepatīk. Viņiem tur nepatīk, un viņi tā kā kļūst, kā saka, tādi švakāki. Viņi vienkārši aiziet, viņiem nepatīk tā vide, ja? Ja jūs, piemēram, noturētos, teiksim, pieņemat lēmumu, teiksim, 30 vai 40 dienas, tagad akurāt, drīz sāksies 2000. mēnesis, katru vakaru uz nakti, vai iedzeriet to attīrošo tēju, vai aiziet uz dārzu, paņemat biškrēsliņus un vērmeli, ja, un izdzerat tādu tēju, vienkārši viņiem nepatiks, jo viņi tās oliņas dēj pa nakti. Viņi visi aizies, bet visas šitās lietas nepārdozējat, ja, visu lēnām, mierīgi un mazās devās. Ja? Par šo tēmu, ja jums interesē šī attīrīšanās tēma, tad es rītdien ceturtdien esmu aicinājusi savā Instagram profilā ļoti brīnišķīgu dāmu, kas ir certificēts nutriciologs Evita Tīdmana, un mums būs saruna tieši par attīrīšanos. Kāpēc to darīt, kad to vajag, kā zināt, kad to vajag, kā vislabāk to darīt, un es arī padalīšos ar savu pieredzi stāstu, jo es to daru jau 8 gadus, un man ir eksperimentu, teiksim, tādi ļoti dažādi eksperimenti man bijuši šajā sakarā. Un man vienmēr iztrūka kāds posms, lai vēl labāk tā kā atbalstītu savu organismu, un tad, teiksim, sadarbībā tieši ar Evitu es dabūju to iztrūkstošo posmu, un es esmu ļoti, ļoti tiešām tādā kolosālā atslodzes periodā bijusi un izgājusi cauri un redzējusi arī tos foršos rezultātus. Un
es plānoju nākamajā nedēļā atkal atkārtot šo te attīrīšanos, un tā kā būs iespēja to darīt kopā ar mani, kur mēs varēsim apmainīties arī ar receptēm, ar ieteikumiem, ar sajūtām, uztaisīt kaut kādu atsevišķu slēgto grupiņu, lai nav tāda situācija, ka jūs nezināt, kas ar jums notiek, ja sāk tur galva sāpēt, rebt, vai, jo tad, kad toksīni tā kā izdalās un parazīti atstāja jūsu organismu, tad tās pašsajūta var nebūt tā pati foršākā. Bet mēs ar Evitu tieši rīt sarunā runāsim, kā to izdarīt harmoniski. Jums tad būs jāiet uz manu Instagram profilu, Anita Krētsberga Instagramā jāatrod, un 8 vakarā mums būs laiva saruna, kur varēs arī uzdot jautājumus. Tā, redz, kur te ir, kas mums ir jautājumi. Es to gribēju pateikt par to, ļoti svarīgi ir pie attīrīšanās, ja tā nopietni grib tam pieiet, lai ir kāds cilvēks, kam pajautāt. Jo, piemēram, es pagājušajā gadā sāku, es dabūju apsis mizes pulveri, un es cītīgi dzēru 5 mēnešus līdz martam, un man bija liela tūska. Un es visiem prasīju, es nevarēju saprast, no kā man tūska. Tie, kas tur dzīvo, kā saka, sprāks nost, ja? Milzīga intoksikācija un tūska ir. Organisms netiek galā, tāpēc visu es ieteiktu lēnām, ilgstoši, un mazās devās, neko. Jo mana pieredze arī, es tiešām ļoti eksperimentējusi ar šīm te atslodzēm, ar sevi, ar savu, teiksim, to organismu, lai pēc iespējas viņš labāk justos, bet rīt mums tiešām būs saruna ar speciālistu, ar nutriciologu, un Evita ir tieši attīrīšanās un atjaunošanās speciālisti. Tā kā tas būs ļoti interesanti, kur mēs saliksim kopā ne tikai to fizisko aspektu attīrīšanās, bet arī to mentālo un to garīgo, kā, teiksim, kā tas ir saistīts, kā mūsu izaugsme, kā mūsu labsajūta, pašsajūta, kā tas viss ir saistīts. Tā kā tas viss būs rītā. Laiviņš Instagramā. Tā, mums nevajag citronu, mums ir savs C vitamīns, mežrozīšu, cidonijas, milkšēks tieši tā, Cidonijas brīnišķīgi. Nu, tie, kas var dabūt cidonijas, tie brīnišķīgi, jā. Vai attīriošo tēju var iegādāties jūsu veikalā Cēsīs? Cēsu veikaliņā manuprāt, šobrīd uz vietas nav, bet meitenēm var pasūtīt, un viņas tad pasūta pie mums. Tā kā var pasūtīt, viņas pasūta, mēs nokomplektējam pasūtījumu, un tad jūs pie viņām varat izņemt. Kur var Rīgā iegādāties, zālītes var iegādāties Rimī veikalā Klēts zonā, Spicē, Alfā, Pulkveža Brieža ielā. Un tur ir ziedas, visas ziedītas, tur ir pulveris, tur nav, un pulveri tad tikai mājaslapā. Jā, jūs pasātiet mājaslapā, šodien pasūtīsiet, rīt jums jau būs. Dārzā aug strutenis, kā un kādos gadījumos lietot. Paldies! Tas ir, es vienmēr iesaku visiem, kam ir nopietnas problēmas ar veselību. Katru dienu vienu struteni. Tagad, kad strutens jau ir, tūlīt jau būs jāgriež, pirmā jau raža jau būs jāgriež nost. Es sāku ar vienu lapiņu katru rītu, bet es vēl lieku klāt biškrēsliņas, vērmeli, nātris, un es kādus 5 dažādus augus, bet vienmēr man ir struteni. Vienkārši profilaktis sākumā sākt vienu lapiņu, vienu nedēļu apmēram tādu, pēc tam pieliek 2 lapiņas, bet es līdz novembrim blenderēju un lieku klāt, un visu laiku tos augus mainat, un tad ir tāds periods, ka negribas neko, un tad arī nevajag neko. Tieši tā, sekojot tā iekšējai sajūtai, ja jums kāds saka, ka vajag lietot to un vajag lietot to, bet ja jums, galīgi
Nu nekā, tad nekā, tad vēl nav laiks, bet struteni ir galvenokārt iekaisumiem, ļoti, ļoti labi Iekaisumiem, viņa attīra zarnu traktu un attīra aknas, ja, un sevišķi tiem pacientiem, kam ir ļoti liels veselības problēmas un onkoloģija, ejiet uz dārzu, tūlīt pēc laiviņas saplūciet, zālītes, sablenderēt, bet pirmo nedēļu tiešām no katra pa 2 lapiņām. Es lieku 5, jo es jau kāds 2 nedēļas blenderēju un dzeru, ja? Jūs liekat pa 1, un katru reizi pirms ēdiena patur mutē norī kā zāles, jo ēdiens ir kā zāles, un šī gadījumā, ja jums ir, bet jums jālieto tikai to, ko jūs pazīstat. Jūs nevarat iet un plūkt to, ko jūs nepazīstat, piemēram. Un vēl ir ļoti interesants, tas ir pilnīgi novērojums, kas strādā visiem, priekš visiem, iziet ārā savā pagalmā un paskatieties, kas tur apkārt aug. Jā. Kas tās pa zālītēm, un tās, kas aug jūsu pagalmā, tās, kas nāk pie jums uz jūsu to vidi, tas arī ir tas, kas ir jūsu vislabākās zāles. Tas ir tāds mūžsens zāļu sievu likums, kur jūs nevarat nokļūdīties šajā te lietā. Jā. Jo visi zāles un viss ir rinda, galvenais to dozēt, ja? Ja tas ir, piemēram, pusauģi bērni, ja? Jūs uztaisat vienu krūzi vakarā uz nakti, uz visiem, katram iedodat pa 2-3 malkiem un pārējo pati izdzerat, nu, piemēram, ja? Jo bērns jau tā, viņš nedzers uzreiz, tur vai ne tur rūgtu tēju. Labi, nākošie vairāk jautājumi bija par sāpošiem ceļiem, par osteoporozi, tad bija, te bija par osteoporozi, osteopēnija, vispirms ir diagnozē, parasti dakteris raksta osteopēnija, un tad ir osteoporozi, tas ir turpatām, ja, bija tāds jautājums, ja. Es ieteiktu sākt ar galertu, variet galertu. Ja jūs gribat nopietni sakārtot savus kaulu sistēmu, sāciet ar galertu un ar pēdiņām, ja? Jo, ja jums sāp muguri, ja jums sāp ceļi, ja jums sāp krusti, kādā stāvoklī ir jūsu pēdas. Tas ir pirmais, ja? Ja nav slinkums, atrodiet tirgū labu pārdevēju, kam ir kauliņi, ribiņas, viss šito. Vienreiz nedēļu. Kā labu pārdevēju, kam ir kauliņi, ribiņas? Nē, nu pārdevēju, kam ir. Pārdevēju ar kauliņiem? Jā. Kas pārdod. Pārdevēju, kas pārdod kauliņus. Zini, kā tas izklausās? Mārīņa šodien teica, jā, viņiem ir tik labs vibrators. Tas ir kaut kas cits, tas nav cits. Tā būs cits sērija. Nākošā reize. Atrodiet tirgu pārdevēju ar kauliņiem un ribiņām. Ribiņām, jā. Vārīt 4 stundas galēt, pielieciet labi daudz saknes un zaļums. Noputojiet, jums jau nav jāstāv pie tā kakla klāt, jā. Nu, vai arī pēciet kalogēnu. Vēl kalogēns ir tāds smalks pulvers par dārgu naudu. Jā, bet vispirms jātīrās. Lai kalogēns uzsūktos, arī ir, vispirms ir tā zarna attīrīšanās. Jūs varat, nezinu, cik dārgas lietas pirkt un likt sevi iekšā, kamēr zarnas nevar to uzsūkt. Tad tas ir. Un starp citu, vienu jaunu fīču, ko es no Evitas iemācījos par kalogēnu, ka kalogēnu dzerot nedrīkst lietot saldums, jo tad viņš arī neuzsūcās. Jā. Šits man arī bija jaunums. Jā, nu kā to tad speciālists zina. Tā kā rīt mēs viņai visas mazās knifus izprasīsim, man ir jau vesels saraksts, kas man interesē. Jā. Tad ir es ieteiktu no sevis jau mūmio tabletēs,
Mūmio tabletēs, jā. Tad ir pastiprināt, ja jums ir sūdzības par kauliem, pastiprināt D3 vitamīnu. Es pat teikšu tā, ja parasti lietot 4, 5 un 6 tūkstoši vienību, tad tagad 10 tūkstoši vienības. Tad ir K2 vitamīns, to dozē miligramos, es tik smalki nevarēšu pateikt, jā. Un daudz, teiksim, saknes, kur ir C vitamīns, jā, lai visas tās vielas uzsūktos, ir vajadzīgs atkal C vitamīns. Un es atkal apstājos pie pēdiņām. Stāstīšu savu pieredzi. 8. maijā būs nākošais laiviņa, nākošā, jā. Tur būs tēma pēdas otrā sirds. Ja tu parādītu plakātu. Jā, Pēdas, mums jā. ir pēdu plakāti. Te varbūt tā nevar redzēt, bet Anita aizsūtīs. Es šo foršo bildi, kas stāv Mārītai kabinetā pie sienas, tas mums šodien tad draudzīgi līdzi ir atnācis. Es viņu ielikšu atsevišķā postā mūsu Facebook lapā un pierakstīšu klāt par pēdiņām. Jo Mārītai tagad pēdiņas ir aktuālā tēma, viņa tā aizrausies, viņa man stāsta no rīta līdz vakaram un rāda visādas pēdiņas un visādas manevrus. Visādas, bet es teikšu tā, ka... Nu, tagad ir vienas, ir modernās visīstākās. Nē, nu, modernas viņa nav, bet ja man pēdiņa palīdz, lai man nesāpētu muguru, es viņu slavēšu no rīta līdz vakaram. Viennozīmīgi, jā. Un 8. maijā es jums stāstīšu ar pilnu muti par pēdiņām un sirdi, jo, kad Anita ieliks to rakstu par pēdiņām, tur ir tik ļoti daudz, viss, kas atkarājas, ja jums nav pēda, ja jums ir, man, piemēram, pacienti ir ar plakano pēdu bērns, ja, viņš brauc uz masāžu, viņam mugurkauls liks un šķības, mīļā, bet kāda viņam pēda ir? Viņam ir plakanā pēda, labi, es ar bankām iztaisnošu viņam to mugurkaulu, ja, viņam būs labi. Arī mamma mājās viņam saka, tu zini, tev tā mugura tagad ir smuka, mugura nesāp, galva nesāp, neģings, nereibs. Bērns vieniet 8. klasē, vieniet 12. klasē, ja, bet pēda, kāda pēda, mīļie, jūs apskatāties paši pēdas. Nu tad tā, manas jaunās pēdiņas ir nedēļu vēl kāju. Zelta, tīra zelta. Tagad sāp pēdas, nevis mugura. Nu, nākus, bet 3 līdz 7 mēnešu laikā tā pēda iestājās atpakaļ savā anatomiskajā. Ja pirmā dienā es 2 stundas varēju pastaigāt, otrā dienā 3 stundas, vakar es varēju nostāvēt 4 stundas mierīgi, bet sāp pēda, nevis mugura. Kas ir? Es tās pēdas uzvelku arī pa nakti, zeķies iekšā. Un vēl liek uz muguras. Aiz muguras es pamēģināju, jā. Tad tajā vietā silst un pēdas silst. Bet tur ir tāda fīča, pasaka to fīču, kas tajās pēdiņās tur ir magnēti. Magnēti, pēdiņās, tādas ieliekamās pēdiņas, kuros ir, tu nākamreiz paņems līdzi? Es paņemšu, parādīšu, pastāstīšu, izstāstīšu. Pēdiņas ar magnētiem. Jo kamēr es neesmu izbaudījusi uz sevi, es jums nevaru neko ieteikt, jā, viennozīmīgi, jā, Nu, tad tagad es staigāju no rīta līdz vakaram, sāp un pa naktis zeķēs lieku, jā, tās pēdiņas un tad silst kājas. It sevišķi viņas ir, kam ir varikozas, jā, kam ir liekais svars, tas jādabū nost, tas liekais svars, jā, jo pirmais, kas cietīs, tas būs skelets, kas cietīs, jā, kāpēc tā kauli sāp. Ja vienam svars ir, teiksim, 100 kilogramu, un vienam, teiksim, tais pašos gados ir svars 70 kilogramu, 2 dažādas sāpes, jā. Nu, tā kalogēns mūmio, D3 vitamīns, K2 vitamīns,
siers, kur ir sierā, ir kalcijs un daudz saknes, ja? Un pēdiņas, pa pēdiņām stāstīšu nākošā nedēļā, ja? Tā ir, tā, vēl tu man ļauj man te palasīt, kas tā ir par. Ja stabila ir pēda, tad ir stabila mugura, ja? Tā, man te tikko bija par pēdām kaut kas, kā palīdzēt pēdu kauliņiem, pēdas deformējas. Par to arī nākamajā reizē runāsim. Jūs man rakstiet, jā. Jā, rakstiet jautājums WhatsAppā par pēdām. WhatsAppā rakstiet, jā, bet 8. datumā visu izstāstīšu par savām pēdām un savu pieredzi. Un katru reizi es pieminēšu, jo man tās problēmas tur ir, tāds diezgan, jā, un es cenšos visādi informāciju ievākt un viss, ko darīt, lai nesāpētu mugura. Ko darīt, jā, tā viskām lietām, bez špricēm, bez tabletēm, bez nekām. Redz, kur Andris raksta, ka vislabākais pēdām ir pastāvēt uz naglu paklāja vai dēļa sākam ar 1 minūti. Jā, tas arī ir ļoti forši. Pat īsi es stāvējuši, ir Anitē tāds mazs paklājiņš ar tādām adatu paklājiņu, jā. Bet jo lielāks svars, jo grūtāk nostāvēt. Jā, tā ir. Bet ir forši. Bet tur ar to paklājiņu un tām pēdiņām tur bišķiņa atšķirīga lieta, jo tām pēdiņām ir tāda pēdas, tā velvīte, un viņas tad atslogo to, teiksim, ja tiešām arī tā pēdiņa plakana, vai ir daudzi cilvēki, kam tajā tur, kur tie mīkstumiņi pēdas apakšiņi, tur visādas tur tās varžacis vai kas, kā to sauc, jo pārāk noslogota tā pēda ir, tad tās pēdiņas var palīdzēt, un sāp tieši tur, kur ir tas mīkstais, tur, kur ir tā velve, tur dikti sāp, Uzrakstīšu sīkāk par pēdām uz 8. māju, ļoti labi. Labdien, man naktī ļoti traucē nemierīgo kāju sindroms. Šis ir kaut kas man jauns, nav ko pateikt. Kas tas tāds ir? Tas ir saistīts ar asinsritu un asinsvadiem, vai no iekšējās vēnes vai ārējās vēnes. Teikt tā, ir tāds, ja jūs visu laiku sēžat, jūs nospiežat šitos te lielos asinsvadus, ja jums kājas pietūkst, piemēram, visu dienu strādā kājas pietūkst, es jums ieteiktu novannot kājas uz nakti, kur rupjās sāls, soda, saimniecības ziepes, un tad, ja nav slinkums, pie vakarā uz nakti pie sienas uzceļat kājas vai 5 vai 10 vai 20 minūtes paturat, jo tur ir vajag, lai tā atteci ir no vēnām, bet jums ļoti labi noderēs šitās te pēdiņas, ja jums tas interesēs, jums izstāstīšu, pastāstīšu un parādīšu, Labi. Tā nākošais bija jautājums par nātru tēju, cik ilgi var dzert nātru tēju. Vienu pašu pliku nedzeriet ilgi, bet blenderējiet kopā ar kaut ko. Piemēram, katru dienu 3-5 galotnītes sablenderējiet kopā, piemēram, ar pelašķu lapiņām, Jo te runa bija par zālītēm, par pusaudzim, nātri cik ilga, jo jau nātris vienas pašas dzers ilgstoši, biezas asins būs, bet blenderējiet vēl klāt ar kaut ko citu, mazās devās un ilgstoši, Starp citu tam, ne bērnam, protams, bet pieaugušiem mums ir arī uzlējums nātre. 7. uzlējums. Nātre, pelašķis, un kas tur bija vēl klāt? Vēl viena zālīte bija. Pelašķis, nātre, asins zāli, kas gan asins attīroša, organismu attīroša, un arī tam dzelzim, un man ir labas atsauksmes tieši, kas taisījuši analīzes pirms un pēc, tā kā tur ir foršs šitādi pudeli 3 mēnešiem, ja tas ir pieaudzis, Vēl es nepateicu par kauliem. Mums ir tauksakni, ja teiksim ilgstoši sāp daudzās vietās, jūs jau visur nesasmērēsiet, tad tauksakni vien teikarot 2 reizes dienā, pudelīt ir apmēram 5 mēnešiem, un kāds 5-4 reizes var apliet līdz pusē izdzert, šņabīt pielēj līdz pusē izdzert, šņabīt
sāpīt pielēju. Un tai kundzei, kur rakstīja, ka sāp ceļi un pietūks, būs labi šitā te kompresa, ja? Kārtīgi izklapēja ceļus, ja? No vienas puses, no otras puses, bet arī drusciņu uz augšu, ja? Izklapēja, tāpēc, ka pie ceļiem ir piestiprināti tie lielie muskuļi, kas ir augštilbā, un iespējams, ka no tiem sāp tas celis, ja? Bet, ja labais celis, tad jums ir jāmeklē vaina aknā žultspūslī. Jāmeklē vaina, ja? Uztaisiet kādu galadovku un paklapējiet šito te kompresu izklapē, un tad apsien to kompresu uz naktu un no rīta noņem, jo viņi noņems to tūsku, un jūs varēsiet kustēties un iet kaut ko dārzā darīt. Jā, un par zālītēm, ja kādam ir jautājums, ko ar ko salikt kopā, tad vislabāk vadaties pēc tā, kuras zālītes aug jau kopā, kuras dabā aug kopā, tās arī jūs varat likt kopā kaut kādā kokteilī. Jā. Tad bija jautājums, kā tīrīt aknas labāk ar mārdedzi vai ar pienenēm. Parasti aknas attīrās 1 līdz 2 gadu laikā, mazās devās un ilgstoši. Mārdaču, es ieteiktu mārdaču sēklas, paņemt samaliet smalki, un tad tā, paņem vienu picku un zem mēles nosūkāt, bet kāds minūtes 5, 1 vai 2 reizes dienā, vienkārši ilgstoši, un tad uzdzert visu ūdeni. Bet pienens, piemēram, tagad ir pavasars, un pienens būs baigi labi. Un tad jūs uzstājas kāds 2-3 mēnešus, piemēram, pieneņu tūri, un tad vasarā, kad tie mārdeģi, bet jums vislabākais sēklas, ja? Sēklas paņemt, samalt, ja? Un atcerieties, visas zālītes, kas ir rūgtas, tās ir ļoti labas. Jā. Un tad bija tāds jautājums pienens un onkoloģija. Jebkurā gadījumā derēs un būs labi, bet te jāsāk no otra gala, ja? Jāmeklē cēlonis jāmeklē. Cēlonis. Ja jūs ko nezināt, jūs man varat pazvanīt, ja video konsultācijā. Video konsultācijas tagad rullē, ja jūs dzīvojat kaut kur tālāk un nevarat atbraukt, tad ļoti Man interesē video konsultācijas no 2 sievietēm, kas man zvanīja, ko mēs runājamies no 5. aprīļa. Jūs mani dzirdat, uzrakstiet, kā jums patika, kā jūs lietojat un kā jums gāja. Ja? Tā. Ja ir biezas asinis, vai var lietot nātres salātos kopā ar citām nezālēm, vai var lietot nātres tējās? Jūs, ja jums biezas, jums jādzer ūdens ir, šķidrumu jūs dzeriet, ja? Jums šķidrumu jādzer, un jums jātīra žultspūslis. Jūs liekat vienmēr no pavasara līdz rudenim, jūs liekat visādus zaļumus un kokteļus, jo novembrī atkal būs sals līdz pat aprīlim, un atkal nebūs nekā. Tagad visu mazās devās līdz salām. Blenderējiet un ēdat, kā tik vien varat. Bet sevišķi žultīļi ļoti patīk, kad ir, žultīļi patīk tauki. Smadzenēm patīk, jā, plaušām un žultī patīk tauki, vai gīs sviests, vai laba eļļa, vai speķītis, un ūdeni, dzeriet ūdeni. Jā, ūdens, tas ir svarīgi. Jo kāpēc tad žultsakmeņi ir? Tāpēc, ka nav šķidrums. Un tauki nav. Sevišķi bērniem, kas, un pieaugušiem, kas daudz strādā, daudz domā, daudz punktierē. Smadzenes sastāv 70% no taukiem. Ja jūs neēdat tik neko tajā dienā no taukiem. Jā, es rīt Evitei noteikti pajautāšu par dzīvo ūdeni, viņai ir ko teikt. Jā. Par to, ka svarīgi ir, ka ūdens ir dzīvs, tas, ko mēs dzeram. Es noteikti viņai šo jautājumu pajautāšu, tā kā pievienojieties mūsu laiviņam rīt Instagramā. Anita Kreitsberga profilu atrodat, piesekojiet un rīt varēs arī uzdot visus jautājumus, kas interesē tieši par attīrīšanos.
par organismu attīrīšanos un kā to darīt tādā harmoniskā, foršā veidā. Vai mārdaģu eļļa arī palīdz? Palīdz. Mārdaģu eļļa, melno ķimeņu eļļa. Mums ir tādas eļļiņas, kur ir struteni, kliņģerīti, raudeni, mums ir tāda eļļiņa, viena teikarot uz nakti, mārdaģu sēklu, viss, kas ir aknām. Aknas attīrās ļoti lēni, tiešām veselu gadu, visu laiku kaut ko mainat, ja? Bet vislabākais aknām patīk, ja nēd pēc 16, jo tad ieslēdzās vai pēc 16 vai pēc 14, un to sauc tādā smalkā veidā autofāgija. Organisms pats attīra visu to, kas tur ir. Ja? Rītā laiviņš ar Evitu būs 8 vakarā Instagramā. 8 vakarā, un es ļoti ceru, kā man izdosies saglabāt, un tur man viss sanāks, jo tas man vēl tāds nav tik zināms lauciņš, tā kā es ceru, ka varēs arī saglabāt. Jā, paldies, jā. Tad, kas tev vēl tad tur ir? Vēl ir pie onkoloģijas, ja? Šeit ir tā, vispirms jāsāk ar attīrīt organismu un cēloni meklēt, un 99% ir ļoti liels stress, un viņš ir ilgstošs. Un ja jums ir kāda emocija, ko jūs netiekat galā, tad pie Anitas izelpojiet visas šitās lietas, ja? Jā, un ir gan ieraksti, ko var pats mājās darīt, trenēties. Ir šī te ievada nodarbība, kuru var piesakoties jaunumiem mājaslapās saņemt, tā kā varianti ir, un mums tūlīt mājā būs fantastisks, skaists 3 dienu retrīts. Mums tikko bija martā, ārkārtīgi dziedinoši, skaisti. Tas ir cilvēkiem tiešām, kuri vēlas, tiešām tā, saprast tos savus cēloņus, arī tās veselības lietas un būšanas, nebūšanas, vai kāpēc, piemēram, neizdodas kaut kas ar attiecībām, vai kāpēc neizdodas kaut kas ar naudas lietām, finansēm. Mums katram ir savs tas lauciņš, kur mums spiež ārā, kur lai ieraudzītu to darbiņu. Ja? Citam tas ir caur veselību, citam tas ir kaut kādās ģimenes lietās, un programmu noteikti varat palasīt ārkārtīgi vērtīgi. Es jums pilnīgi varu garantēt, ka būs dzīve pirms un pēc tam. Un pats foršākais, es nezinu vispār, vai kāds to dara, es dodu 100% naudas atmaksas garantiju. Ja jūs man pirmajā dienā līdz vakaram sakat, ka šis galīgi nav tas, tad šis nav priekš manis, tad es jums atdodu jūsu naudiņu, jūs dodaties mājās. Tāds gadījums vēl nav bijis, jo tas tiešām ir ārkārtīgi vērtīgi, un manā profilā arī varat atsauksmes palasīt, pastīties, sajust, un tā dziļi un forši. Jā. Bet pirms tam noteikti ar mani vajag sazvanīties, lai es pasaku, vai tas ir tas, ko vajag vai nevajag. Varbūt tur vienkārši es iedodu kaut kādu nodarbību, vai mēs uztaisam individuālo sesiju, un tad saprasties, jā. Vēl pa vēderi es gribēju piemetināt, kad ir labās un sliktās baktērijas. Un neaizmirstiet goda vietā likt skābus kāpostus un skābus gurķus, jo tur ir tās labās baktērijas. Jā, viss, kas fermentēts. Jā, bet tās sliktās baktērijas ir tās, kas, piemēram, jums gribas saldumus, gribas bulciņas, un tad, ja jūs ejat mājās no skoliņas vai no darba, jums pēkšņi gribas apēst kaut ko. Ziloni. Kaut ko apēst, jā. Ot, tās ir tās sliktās baktērijas. Tad nākošais, tad vairāk jautājumu bija par ādu. Atkal cēlonis. No kā. Jā. Citam ir 5 mēneši, citam ir 5 gadi, citam ir 2 mēneši, citam 20 gadi. Jā? Tad ziniet, kāda tādi 20 gadi. Un atkal, pirmais ir cēlonis. Pirmais ir, kas ir, ja jūs sakārtosiet attiecības ar helmintiem, ja, tiem parazītiem, jums jau atkritīs
30% problēmas. Ja jūs sakārtosiet ūdeni un pH, jums jau atkritīs lietas, ja? Jo, ja jums tur iekšā pūst un rūkst, ja? Un viss, kas saka vakarā, jūs atnākat noguruši, pārguruši, pārēdaties, ja? Visi, nevis sakožļā ēdienu, mums ir ļoti daudz video, ir 1, ir 4, ir 7, katrā reizē mēs pa vēderu runājam. Nesakožļā ēdiens paliek zarnās, tas pūst un rūkst iekšā, ja? Kur tad tās indas paliek, viņas viss aiziet asins. Jā, mums bija atsevišķs ieraksts tieši par ādu, un to arī vērtīgi pastīties, jo tas ir tāds, tiešām viens izies tādu šo te attīrīšanos, tādu attīrīs aknas, attīrīs zarnas, attīrīsies no šiem te parazītiem, un viss būs wow un super. Bet ir kāds, kam tas ceļš būs garāks un iespējams pat ļoti garāks un varbūt pat visu dzīves garumā, un tā tas vienkārši ir. Bet šeit ļoti lielu lomu spēlē nervu sistēma. Ādas gadījumā tas viss ir tāds iekšējs arī, jautājums. Tas ir iekšējs jautājums, kas atspoguļojas vienkārši ārēji. Bet ir daži, kas, piemēram, izdzer vienu pudelīti vai vienu buņģiņu vai struteni kliņģerīt raudeni eļļiņu, un viņam vispār nav vairs, viņš noņemts tas iekaisums zarnās un nav nekādas problēmas vairāk. Tā kā tā arī var būt. Katrs gadījums individuāli. Jā, jo jūs piedomājat, ko jūs ēdat, ko jūs runājat, Jo zarnu trakta stāvoklis ir, kāds jums te ir stāvoklis, tāds jums šeit pēc tam būs, vai jūs varēsiet domāt, vai jums būs nespēks, vai nogurums, vai vēl kaut kas. Jā, rītā mēs tieši par to jautājumu runāsim, kā es ar savu pieredzi arī padalīšos, kā tas, ko es apēdu, ietekmē pēc tam to, ko es domāju, vai arī kā tas, ko es domāju, kāds ir mans mentālais stāvoklis, kādu ēdienu es izvēlos ēst. Tā kā tas ir gan tā, ļoti, ļoti interesanti ir, jo tiklīdz jūs nomainīsiet ēdienkarti, jums mainīsies domāšana. Jā. Tas ir pārbaudīts. Tas bet, visam ir jābūt mērķim dēļ, kam es to daru, Piemēram, brokastīs, Rītā no rīta brokastīs uztaisiet 2 oliņas, speķīti un skābs kāposts. Jums negribēsies ēst vismaz līdz kādiem 4. Un tā otro reizi uzēdat, paskatāties uz ēdienu. Es dodu priekšroku foršam garšīgam čija pudiņam. Te būs oliņas peķīti. Tik ļoti atšķirīgs mēs esam. Jā. Un ļoti labi. Jā, bet ne jau katru reizi, bet mēs skābu kāposts varētu katru dienu ēst. Labi, atsūtiet kādu sirsniņu labāk. Forši tā. Es vēl no sevis gribu teikt paskēzi, Pirmām kārtām, rītā jūs noklausīs arī lekciju, bet es jums ieteiktu tagad, sāksies tūlīt 2000. mēnesis, saņematies vai 30 dienas vai 40 dienas askēze. Bet galvenais ir mērķis, dēļ kam jūs to darat. Jā, mīļās sirsniņas, tur bija kādas 12. Askēzi. Jā, bet es ieteiktu tām. Pirmām kārtām jums jāzina mērķis, dēļ kam jūs to darat. Otrām kārtām gribēt to darīt. Un trešais ir cikliskums. Un tas ir pats galvenais. Piemēram, pieņemat lēmumu celties 5 no rīta. Piemēram, vai arī pieņemat lēmumu staigāt 40 dienas, 30 minūtes uz vienu pusi un 30 minūtes uz otru pusi. Jo tā askēze nav tā, kas, teiksim, es tur tāds baigās diēts, ja nezinu ko, bet pieņemat lēmumu un atsakaties no kaut kā tāda, kas briesmīgi gribas,
piemēram, būciņas, konfektes. Kafija? Kafija, nemūžam. Nemūžam. Es jau nedzeru kafiju kādu laiku. Nē, nu es kādreiz dzēru 5 reizes, tad 1 reizi, bet svētlaimē, jā, kafiju. Jā, šito es nolasīšu. Mārīte šodien ļoti labi izskatās un ir enerģijas un prieka pilna. Tieši tā! Labi. Man ir blūzīte no Ķīnas, kurai 15 gadi. Ļoti labi. Mārija tiešām šodien ir brīnišķīgā top formā, jo viņai ir īpašās zelta pēdiņas. Pēdiņas ir, man muguru nesāp 2 dienas, bet pēdas sāp. Jā, Pēdas, jā. pacies. To nākoši, nē, no. Par to nākamreiz, jā. Nākoši reiz, jā, mīļās, te vispār, jā. Jā. Jā, tas ritmiskums, jā, un parasti tā. Vai nu ir 30 dienas vai 40 dienas, jo tikai pēc tam kaut kas mainās. Mainās fiziskais ķermenis, mainās enerģija, bet galvenais, ka mainās informācija. Ja jūs iesiet pa ceļu pirms un jums būs kreņķi lieli un problēmas, un tā, ka jūs atnāksiet atpakaļ, te jūs zināsiet, kā to izrisināt. Jā, super. Šito paprast rītā. Rītā, jā, par to runāsim. Piemēram, ja jums ir, labi, nerunājot tagad par atslodzi vai par attīrīšanos, bet ja tev ir kāds liels mērķis, ko tu gribi sasniegt, nu kaut kas tāds, wow, un šobrīd tāda sajūta ir, ka, vispār es nevaru iedomāties, es nevaru iztēloties, kā vispārībā to izdarīt un ar ko man sākt un ko man nedarīt. Tad atslodze ir īstais laiks un labākais sākums, kad to darīt pirms lielu mērķu sasniegšanas, jo attīrot zarnas, jums attīrīsies arī jūsu, kā lai saka, lauks un būsiet pavisam citā vibrācijā un jūs ieraudzīsiet pavisam citus risinājumus, jums nāks pavisam citas idejas, jums nāks pavisam interesanti notikumi, pavērsieni, pagriezieni, ienāks jauni cilvēki jūsu dzīvē. Jūsu vibrācija mainīsies un izejot no tā, jūs piesaistīsiet jaunus cilvēkus, notikumus, pieredzes. Jā? Bet tie cilvēki paši atnāks. Galvenais. Jā. Viņi paši atnāk. Jā. Situācijas atnāk. Jums atliek tikai risināt. Bet ja jums nebūs spēka, vai jums sāpēs galva, ka jūs esat pārēdusies iepriekšējā vakarā, nebūs nekas. Redz, cik mīļi. Jūs abas vienmēr jaukas, paldies, lai palīdz viss, gan pēdiņas, gan blūzīti. Esat mums vajadzīga. Man jau pietiek tikai paklausīties un enerģija plūst. Redz. Ir, jā, tās, teiksim, tā, pieņemat lēmumu, katru dienu darat kaut kādu, lai plāns ir dienai. Es teikšu tā. Parasti es to saku tādiem ļoti smagiem pacientiem, ka jums jāpieceļ dibens no dīvāna un kaut kas jādara, vienalga, jums ir kaut kas jādara, jūs nevarat sēdēt un vaimināt par to, ka jums dakteris teica, ka vakars ir un viss, te neko nevar darīt. Nav tā. Tik daudz taču ir mainījušās dzīves un likteņas, ka kāds pasaka, te viss jau neko nevar darīt, un cilvēks ar savu iekšējo gribas spēku ir spējīgs uz brīnumu lietām, un tad arī nāk viņa laukā pareizie cilvēki īstajā laikā, un varbūt kāds mazs padomiņš no šodienas arī jums noder tālākai dzīvē, un tas būs forši. Ko es gribēju teikt ar to, lai es jums novēlētu, lai katru dienu kaut kāds plāns dienai, nedēļai, mēnesim, ceturksnim, gadam, lai nav tā, kad jums dzīve iziet caur pirkstiem un tauka nav nekāda, ka jūs varat apskatīties, pagriezt galvu atpakaļ, un es biju tur, jeb sasniedzu to, jeb izdarīju to, bet vislielākā cīņa, tā ir cīņa ar sevi, mīļās ar sevi.
ar sevi, jā. Var sēdēt uz naglām, var gulēt uz naglām, var gulēt uz dīvānu, jā. Pareizi, jā. Jā, var uz abiem. Jā. Var apvienot. Es vienu brīdi gulēju uz to spilventiņu, jā, tik jādara. Jā. Bet šajā visā stāstā ir tik daudz, kas jādara un var arī apjukt, tāpēc ir ļoti svarīgi to, sadzirdēt sevi un ieklausīties sevī, bet tas var izdoties tikai tad, kad mēs kaut ko pamainam un daram savādāk nekā mēs daram līdz šim. Ēdiens ir tā lieta, kas visātrāk var izmainīt mūsu domāšanas un rīcības veidu, teiksim, nomainot ēdienkarti. Tā kā tas tā ir. Ja ar kaut ko sākt, tad sākat ar to. Jā. Ēdiens ir zāles, un viss sākt, un katram ir savādāk. Un, piemēram, ja jūs gribat kaut kur mācīties, teiksim, tur, kur es eju un kaut ko mācos, es jums pateikšu telefons, pateikšu, kas, ka, ko. Tikai vēlams, ja tā nopietni, visam, teiksim, masāžām vai viscerālai terapijai, visam jābūt apakšā medicīniskai izglītībai, vai jūs ejat paralēli mācīties to medicīnisko izglītību, jo tā ir profesija un amats, viscerālā terapija vai banku masāža, tur apakšā jābūt medicīniskai izglītībai. Jūs nevarat vilkt bankas šādā. Jā. Tālūk, kas man vēl jums jāpasaka? Man ir jāatgādina, ka Čagas uzlējumi ir pasūtīti, ir šobrīd pieejami internetveikalā. Tāpat ir arī pasūtīts bioenergostims, ja kādam vajag bišķiņu imunitāti uzķūnēt un labākai pašsajūtai, tad bioenergostims arī ir pieejams maritzālītes.lv. Un šiem te 3 produktiņiem, ko mēs runājam, spirulīna, kviešu asni un chlorella, tie superprodukti, ko mēs katru reizi pieminam, jo viņi tiešām ir superprodukti un mums viņi ir bio tādā super premium kvalitātē, bioloģiski certificēti, droši izsekojami. Un 3 paciņām ir atlaide. Pērkot 3 paciņas, jums ir atlaide 5 eiro. Tā kā arī skatāties mājaslapā komplektiņu. Mēs iesakam tiešām komplektiņu pavasarī, jo no spirulīnas tur vien jau, man liekas, enerģija ir kosmosā. Un kviešu asnu pulvers arī enerģija ir ļoti, ļoti, ļoti labs. Nu tā, mīļie draugi. Jā, bet ja jūs vakarā pārēdīsties, tad tauka nebūs nekāda. Jo arī tas spirulīns un chlorēla neuzsūksies, ja jums nebūs zērnas kārtībā. Mērenība ir laba tēma. Tāpēc ir tā askēze, teiksim, 30 vai 40 dienas, Man kādreiz, teiksim, atbrauc paciem, man nav laika. Un vēl vakar runāja tādu pacientu, viņš saka, jūs ziniet, tagad 1. mēnesi, nekādīgi negāja, atbrauc mājās, pieēdās, pārēdās un vēl 23 virina leduskapu. Bet vakar mēs tā izrunājamies, tad viņam bija cīņa ar sevi 2 mēnešus, Viņš saka, un tad, kad es pieturējos pie tā, kad es, tiešām ņēmu uz darbu līdzi, neskrēju ēstuvēs, un no rīta es piespiedu sevi paēst, ziniet, mana dzīve kaut kā mainījās. Es nevaru pateikt, kas mainījās, bet man tā dzīve kaut kas tur notika. Jā, ļoti forši. Ko te jautā Ivita, Anita par jūsu attīrīšanos, solījāt nobeigumā. Jā, tas nobeigums pienāca tik strauji, ka es nepaspēju, bet man ir ļoti forša pieredze. Ja es pirms tam taisīju tās savas atslodzes, koriģējot ēdienkarti, atsakoties no blīviem produktiem, kas rada tādu blīvi vidu organismā. Piemēram, uz 21 pavasarī vai rudenī uz 40 dienām un rudenī uz 21 dienu es atteicos no gaļas, no piena, no maizes, kviešiem, cukura,
kafijas, alkohols pats par sevi. Un tad es to darīju caur ēdienu, tā kā man 8 gadu tāda pieredze ir jau šajā te visā. Savukārt pēdējo mēnešu laikā es paņēmu klāt tādus, tie nebūs īsti uzturu bagātinātāji, tie drīzāk es sauktu viņus par augu ekstraktiem, sabalansētas dabiskas augu piedevas, kas atbalsta tos organisma procesus. Un tad 4 no tām dienām man bija pilnīga atslodze, es neko neēdu es lietoju gan tādus, biju pēdas, jo lietoju tādu pulverīti, kurā ir, man šķiet, kaut kādi māli tur bija, un ceļtaku sēnelis, starp citu, kas mums arī ir veikalā, ceļtaku sēnelu pulveris. Un tad viņš tāda zarnu birste 4 dienu laikā gāja cauri visām zarniņām, un pēc šīm 4 dienām man pilnīgi bija tāda sajūta, ka attīrījies nevis tikai fiziskais ķermenis, bet arī visi pārējie mani ķermeņi. Pilnīgi bija tāda sajūta, ka man tāda ķivere no galvas ir nocelta. Es nebiju jutusi, ka man ir tik saspringti šeit, ka žoklis ir saspringts ikdienā. Un šies te atslodzes laikā es pilnīgi jūtu, ka man atbrīvojās šie te žokļu kauli. Un tāpēc es Evitu rīt aicināju uz mūsu sarunu, lai viņa pastāstā vairāk arī par šiem produktiem, jo es neesmu tik specializējusies, lai to izstāstītu. Es uz sevis pārbaudīju, man ļoti patika, un tagad es to iesaku arī saviem klientiem un meitenēm, kas man brauc uz retrītiem un kuras ir gatavas tādam dziļam, garīgam darbiņam un tādai baudpilnai savas dzīves radīšanai, jo attīrīšanās tas ir moments, kas ir vajadzīgs, lai mēs izietu ārā, tā teikt, nākamajā līmenī. Jā, tā ir cīņa par sevi. Jā, bet tieši tik baudpilnu atslodzi attīrīšanos, ja var piedzīvot tik harmoniski pret sevi un tik harmoniski un tik baudpilni, tad šis man der, šis man patīk. Jā, tāpēc es gribu padalīties rītdien ar šo un tad jau skatīsimies kā tālāk. Varbūt kopā uztaisīsim, kas gribēs, varēs man pievienoties. Tā, sakam čau. Jā, kopā. Jā, jo tad var padalīties ar receptēm, ar sajūtām un jā. Nākošreiz tiekamies 8. maijā 11. Jā. Pēdas ir otrās sirds, vēders ir otrās smadzenes, jā. Un pēdas ir otrās sirds, jā. Mēs par vēderu esam ļoti ilgi runājuši, kādu pusgadu, tad tagad vai ķep kaut ko citu, jā. Jā, ļoti, ļoti labi. Visi video ir saglabāti YouTube, tur ir ļoti daudz par attīrīšanos, par atslodzi, par ādu, par nerviem, par zarnām, par kājām, par ceļiem, par sāpēm, par mugurām. Jā. Kas tik mums viss ir bijis? Jā, tik jādara ir. Jā, klausieties, iedvesmojieties un kaut ko arī dariet. Ar klausīšanos vien nepietiek. Ir, piemēram, man ir viena it kā pacienti, it kā paziņa, it kā draudzeņa. Iestājās kursos, kur taisa smērītes, visāds, viņi pilnīgi lido, tikpat kā otra profesija, viņi iet un mācās, krāj naudiņu, iet un mācās. Ziniet, es no viņas daudz ko uzzinu. Man nav tāda pieredze, bet cilvēks iet un mācās to. Visu ziemu mācās. Viņai visādas smērītes, visādi ekstrakti, visādi labumiņi, kādreiz pateikšu. Jā, telefonu un adresi, lai viņi beidz tikai. Jā, ļoti, ļoti labi. Un patiesībā novērtējiet to, kas jums ir, un arī visas tās kaitas un slimības, kas jums ir, tas jums ir dots, lai jūs virzītos uz priekšu. Tas ir tas, kas virza jūs
kaut kādā izaugsmē. Jā. Tā kā, nu viss, čau! Nu, čau! Čau visiem, līdz nākamreizei! Atā!